Vēl vienkāršojot šo, var teikt tā, ka sensorie tipi ir vienkāršāki, plakanāki cilvēki ar daudz tiešāku, konkrētāku sevis uztveri, pasaules uztveri, ar spēju būt agresīvam, nosargāt savu teritoriju, savas robežas, un tad ir tieši pretējais, intuitīvais tips, kurš ir tāds, kā lai to vārdu pasaka, kurš ir tāds elastīgāks, pielaidīgāks, kurš redz šīs dzīves daudzās dimensijas, kurš saprot, ka situācija nevienmēr ir viennozīmīga, varbūt gan tā, gan šitā, varu gribēt, varu negribēt, un visizteiktāk tas rezultējas ar to, ka cilvēkam ir grūti par sevi pastāvēt, grūti turēt savas robežas, grūti, pat grūti saprast pašam savu viedokli, savu gribēšanu, ko tad es īsti gribu, kas tad man īstenībā ir vajadzīgs. Tās šaubas, svārstības un neizpratne intuitīvā tipa dzīvē ir daudz izteiktākas. Ja? Tātad intuitīvie tipi ir tie cilvēki, kas meklē dziļumu visās lietās, situācijās, darbā, cilvēkos, savstarpējās attiecībās. Sensorajiem pretstatam šis ir stipri vienkāršāk, jo sensorie tipi dabā atbild par formu, par krāsu, par robežām. Tie ir cilvēki, kas tā kā iepako dzīvi, bet intuitīvie rada saturu. Tātad forma un saturs te būtu tas pretstats, kas ir visizteiktākais intuitīvajos un sensorajos tipos. Līdz ar to daba tā ir iekārtojusi, ka šie te sensorie sociotipi ir labāk apveltīti ar spēju strādāt fiziski un ar rokām, darīt reālus, praktiskus darbus. Ja, piemēram, tās ir tādas tā kā vairāk vīriešu profesijas, tad tie ir celtnieki, visādi santehniķi, galdnieki un tam līdzīgas profesijas, runājot par sieviešu profesijām nosacītām, friziere, manikīre, floriste un tam līdzīgs virziens. Skaidrs, ka mūsdienu pasaulē šī te fiziskā darba darīšana īpaši nekotējās un visiem tiek pieprasīts iet un darīt, nevis darīt, bet visiem ir jāmācās augstskolā, jāiegūst augstākā izglītība, lai varētu strādāt nevis ar rokām, bet ar galvu. Bet redz, kā ir, daba īsti tā to nav paredzējusi, un tas arī nav vajadzīgs, jo īstenībā mēs jau arī šeit Latvijā tagad atduramies pret to, kad ir tik ārkārtīgi daudz to cilvēku ar augstāko izglītību, bet nav šie te fiziskā darba darītāji, jo tas nav prestiži. Bet īstenībā ir tā, ka ja šie sensorie tipi, kas ir paredzēti tam praktiskajam darbam, ja viņi aiziet un izmācās un iegūst augstāko izglītību, tad ārkārtīgi... Ievēro ātrumu, priekšā fotoradars. Atvainojiet. Tad ārkārtīgi bieži ir tā, ka viņi
nav laimīgi ar to, ko dara, tāpēc, ka sensorajiem tipiem ir ļoti svarīgi redzēt sava darba rezultātu, fizisku, dzīvu rezultātu, taustāmu, rokās paņemamu, bet ja viņam ir jāstrādā ar kaut ko tādu, kas nav izmērāms, ja, ko tu nevari pacelt, ko tu nevari ielikt kabatā vai vismaz aci papriecēt, tad tam darbam īsti nav vērtības šī cilvēka acīs. Un arī cilvēks nevar saprast, kas par lietu, kāpēc es neizjūtu gandarījumu no tā, ko es daru. Un attiecīgi intuitīvie tipi, tie ir cilvēki, kuri tās daudzās dimensijas redz, kuri kā reiz no dabas arī ir paredzēti darīt šos te gudros, intelektuālos darbus, un tāpēc šāda tipa cilvēkiem tieši ir jāiet mācīties, jāapgūst augstākā izglītība, un viņiem nevajadzētu nodarboties ar roku darbiem, kas arī, starp citu, ļoti bieži notiek. Pieņemsim tādas intuitīvā tipa meitenes, aiziet mācīties par frizieri, visu dzīvi dara šo it kā skaisto praktisko darbu ar ātru rezultātu, bet viņa nejūt savā dzīvē piepildījumu, viņa nejūtās realizējusies, viņai ir sajūta, ka viņa dara kaut ko nenozīmīgu. Un tas ir tāpēc, ka tā ir iekārtota viņas psihe, kura vēlas būt nodarbināta. Tātad, ja intuitīvā tipa cilvēks izvēlas profesiju, kurā viņam nosacīti, protams, prāts nestrādā, strādā rokas vai strādā ķermenis, tad šis cilvēks jūtās, ka viņš nav realizējies, es šai pasaulē neesmu vajadzīgs. Tāpēc šī iezīme tā kā savā ziņā tīri tehniski iedala cilvēkus tajos, kuriem jāmācās augstskolā, un tajos, kuriem nevajadzētu to darīt, un tā to profesijas izvēli arī vajadzētu veikt. Bet, kā es teicu, protams, kad dzīve un tas laikmets uzspiež kaut kādus savus stereotipus, un tā gluži tas nenotiek. Piemēram, man meita, viņa ir sensorais tips, tātad viņa ir praktiķis. Ievēro ātrumu, priekšā fotoradars. Sasodītais fotoradars. Viņa ir šis te praktiķis, un tad, kad viņa mācījās 9. klasē, viņa teica, ka viņa negribētu vispār iet tajā vidusskolā. Viņa mācījās labi, viņai viss labi sanāca, bet viņai patika cept kūkas, gatavot visu kaut ko. Un viņa gribēja mācīties tādā tehniskā skolā, kaut kādā arotskolā, kurā viņa tad varētu arī kļūt par šo bulciņu cepēju, nosauksim to tā. Bet notika tā, ka visa ģimene iestājās pret šo, un es pati neizturēju spiedienu, un visi radīja, kliedza un brēca. Ārprāts, meitene un bez augstākās izglītības, tas taču nav iespējams, tas ir nepareizi, jāiet mācīties obligāti augstskolā. Un tā viņa uz to tehnikumu neaizgāja. Bet, savā ziņā šajā gadījumā iespējams tas bija labi, tāpēc, ka tieši uzreiz pēc tam sākās Covid, un šajā tehniskajā skolā mācīties, protams, ka būtu neiespējami, jo tur ir vajadzīga mācīšanās klātienē. Lūk, un vēlāk tas, ko viņi izvēlējās mācīties un darīt pa savu dzīvi,
Viņa šobrīd ir izmācījusies par dejošanas skolotāju. Viņa tagad beidz tieši bakalauru un ļoti skaidri pateica, ka tālāk mācīties neies, ka viņa neredz tam jēgu, viņai neinteresē. Un viņa vienkārši praktiski darīs to darbu, iesmācīs bērniem dejot un ar to arī nodarbosies. Savukārt, mans dēls, kurš ir intuitīvais tips, viņš atkal izlēma pretēji, ja? Arī 9. klasē. Viņš izlēma, ka viņš grib nodarboties ar kokapstrādi. Jāatzīst, ka viņam arī bija interese par to. Viņš vienmēr kaut ko tur nagloja un ēvelēja un kaut kādas tādas lietiņas darbnīcā viņam patika ar rokām darīt. Un viņš aizgāja tehnikumā mācīties kokapstrādi. Un savukārt, kāds bija tas atkal viņa scenārijs, viņš pastrādāja laikam gadu vai varbūt 2 tādā kokapstrādes uzņēmumā, izgāja cauri visiem procesiem, kā tur tās mēbeles tiek gatavotas, un viņam palika ļoti garlaicīgi, un viņš galīgi nejūtās tur arī piepildīts un realizējies. Tā kā, tieši tas arī notiek, ko socionika prognozē un paredz, un kādus tos ieteikumus dod. Bet, katram ir savs dzīves ceļš jāiziet un pieredze, un es savukārt ļoti ceru, ka viņš kaut kādā brīdī atjēgsies un sapratīs, ka viņam tā augstākā izglītība tik tiešām ir nepieciešama, jo, viņam tās smadzenes ir jākustina, un jājūt un jāpiedzīvo šajā ziņā gandarījums. Lūk, tātad intuitīvajiem tipiem prāta darbs, domājams darbs, iespējams analītisks, bet tur būs klāt vēl papildu iezīme, ko mēs citā reizē runāsim, tātad tur būs vai loģika vai ētika svarīga, lai saprastu kādu tieši virzienu vai tur kaut kādu juridisko, ekonomisko vai tieši pretēji, varbūt tam kaut ko ar pedagoģiju saistīt vai kaut ko tam līdzīgu. Un sensorajiem tad būtu piemērotāks tieši šis te praktiski darāmais darbs ar konkrētu rezultātu, jo tad šāda tipa cilvēki būs no sava darba